Tad man nav neviena vasaras saibuma šobrīd, redzēt to, ka man gandrīz nav, man izņemot sarkana pigmentācija, bet tā pa lielam man īsti šobrīd. Bet tā pa lielam man šobrīd nav nekāda vasaras saibuma, tāpēc mēs šodien izdarīsim tā, ka man rītdien būs vasaras saibuma. Tāpēc, ka tas parasti aizņem, ka henna attīstās tikai līdz rītdienai. Tas nozīmē to, ka šodien mēs sākam, rītdien mums ir rezultāti. Pirmā lieta, ar ko es sāku, es mitrinu savu ādu. Jūs varat mitrināt ar eļļām ādas, jūs varat mitrināt ar kaut kādiem mitrinošiem tonikiem. Es mitrinu ar mitrinošo emulsiju. Šis ir no kompānijas It's Skin, šis ir korejiešu zīmols. Hyaluronic acid, viņi nāk šādos mazos iepakojumiņos, viņi arī nāk lielos iepakojumos. Un es vienkārši iemaksēju tieši tur, kur es gribēšu, lai man ir vasaras saibumi. Kāpēc es to daru? Tāpēc, ka tad vasaras saibumi izskatīsies daudz tādi dabīgāki un smukāki. Jūs varat arī nemitrināt savu ādu, vienkārši pa virsu nočīt, bet man vienkārši personīgi patīk, kā izskatās, ka āda ir diezgan mitrināta, un es jau pirms tam attīrīju savu ādu, un es noskurbēju viņu, tas arī palīdzēs ilgnoturīgumam. Es izmantoju šo Indian henna tādās stūbiņās. Šo es pirku jogas veikaliņā, kas atrodas uz skolas ielas. Es pieļauju, ka visos jogas veikalos ir iespējams iegādāties šo. Es nezinu, kur īsti var iegādāties šo produktu internetā. Es mēģināšu atrast vai arī atzīmēšu jogas veikaliņu, kurā esmu nopirkusi. Īstenībā šī henna, viņa izmaksā kaut ko 3 eiro. Šī tūbiņa, un es viņu jau lietoju kopš vasaras, es vienkārši kārtīgi saloku šo galu. Vienīgais henna, kur, ja tu viņu lieto ilgu laiku, viņa vairs nav tik super pigmentēta, tāpēc man godīgi sakot vairāk patīk henna, kas jau ir padzīvojusi dzīvi, nevis uzreiz tikko atpakota. Tas, ka tikko atpakot, viņa ir super pigmentēta, un tev ir tik ļoti izteikta, bet šī henna, kas jau ir, kur es teiktu reāli 3-4 mēnešus padzīvojusi, viņa vairs nav tik crazy, ja var tā teikt. Bet es viņu parasti turu diezgan ilgi, lai viņa ir vismaz redzama. Un ko es daru? Es burtiski, manāt, jāsaloka, zīmēju vienkārši punktus. Un tas ir aptuveni viss, ko es arī reāli daru. Es turu spoguli priekšā, lai es redzētu visu, ko es daru. Un es netaisu viņus specifiski līdzīgus. Es vienkārši cenšos viņus likt randomā. Pagadās. Un ja man izspiežās pat daudz produktu kārsēt, es vienkārši, man ir spogulīts, un es vienkārši novācu nost, un pēc tam es to spogulīti noslauku. Man reāli nav dieži, ko stāstīt, es vienkārši klāju hennu, kur vajag, un es tagad taisīšu pātrinājumā, lai nav tā, ka es te mokaties no gadlaicības. Esmu pabeigusi. Es zinu, ka šobrīd izskatās ļoti daudz, bet, kad tas viss sāks, ka tas viss sakaltīs, tas būs ļoti viegli un neitrāli. Vienīgais, ko es tagad skatos, un es domāju, kas varētu nedaudz šeit uz augšu uztaisīt. Man parasti patīk kaut kādiem. Vasaras raibumi arī uz plakstījiem. Kāpēc man patīk vasaras raibumus taisīt? Pirmkārt, tad man ir motivācija likt mazāk kosmētikas. Es vienkārši dienu, kā es skatu vasaras raibumu uz sejas kopumā. Treškārt, man dabīgi nav vasaras raibumu ziemā.
Un pat ja man ir vasarā, man nav tik liels apjoms vasaras raibumu nekad dzīvē. Un man šķiet, ka tas ir ļoti skaisti, kad ir vasaras raibumi. Un tāpat kā mēs nevaram dabūt laineri dabīgi uz acīm, tāpēc ka loģiski kaķis tas nav kaut kas dabīgs. Tāpat arī es neredzu nekādu jēgu neuztaisīt kaut kāda update, pat ja tas ir fake šādi. Es domāju, ka ja mēs krāsojam matus krāsā, kas nav mūsu dabīgā mata krāsa, ja mēs liekam kosmētiku, tad kāpēc neuztaisīt arī vasaras raibumus? Tīpaši, ka man tas ļoti patīk, un es apbrīnoju vienmēr cilvēks ar vasaras raibumiem. Un man personīgi šķiet, ka tas ir ļoti skaisti, tāpēc es izlēmu izdarīt šito, bet tagad es gaidīšu 30, 40, 50, 40, 30 minūtes, un tad es atnākšu pie jums, un mēs ar mitrām salātām to visu noņemsim nost, tagad, lai tas žūst, neaiztikiet to, kā es tiku, to aiztiku. Un tad es jums parādīšu, kā viņas izskatās pavisam svaigas, un kādas viņas izskatīsies rītdien. Pagāja aptuveni pusstunda, un viņi visi jau sāk birt nost, ja jūs tā kā pavelkat, viņi visi birs nost. Tāpēc es sākumā daru tā, ka es noņemšu tik, cik es varu, vienkārši skaroties klāt, un tik, cik nobirs, ja pāris no viņiem turēsies kārtīgi klāt, un šis nesāp, tāpēc nedomājiet, ka jums bija sabēs. Jā, tāpēc es tagad kārtīgi mēģinu noskrubēt visu, un jūs varat redzēt to, ka jau ir redzami pāris brūni punktiņi, bet viņi no rīta izskatīsies daudz izteiktāk, tāpēc, ka henne, viņa iesodas tavā ādā, es pat nezinu, kā pateikt, viņa atstāja nospiedumus tās ādas. Un viņa parasti var redzēt pēc 3, 4, 5 stundām, tāpēc man patīk to darīt pirms gulētiešanas. Jo pēc tam, kad es noņemu nost, vēl nav tik super izteikti, un tad es vienkārši, te ir tik spoža gaisma, es vienkārši gribu redzēt. No rīta būs riktīgi izteikti, un es dabīgai gaismā jums filmēšu, kā izskatās. Un tagad es vienkārši mēģinu tikt vaļā, tik, cik tas ir iespējams. Un es neganu parasti riktīgi piekāst, tāpēc es vienkārši pakasīšu maigi nost. Labi, tad šādi izskatās, kad es esmu noņēmis maksimumu, cik es varēju. Es izmantošu šīs mitrās saltītes. Šīs ir no drogām, šis ir mans visu laiku mīļākās mitrās salātes. Gan kosmētikas noņemšanai, gan arī šādām lietām. Tātad es ņemu šo mitro salātīti, un es diezgan maigi kasīšu nost. Ja es daru vienkārši ar nagu pliki kasu nost, tas ir diezgan sāpīgi. Bet ar mitro salāti tas nav nemaz tik sāpīgi. Vienkārši, ja es visu darītu ar mitro salāti, tad man nevienmēr ir bail, ka nedaudz tas pigments pazudīs. Kaut arī viņš tīri tāpēc, ka nepaliek, tāpēc, ka tā ir henna. Un viņa ieķeras tavā ādā un paliek tur uz dzīvošanu, uz kaut kur nedēļu. Šis henna īstenībā daudz cilvēku uzskata, ka henna baigi ilgi turās, bet īstenībā henna neturās tik ārprotīgi ilgi, vismaz man uz ādas. Tāpēc, ka es lietoju kosmētiku, un es ņemu kosmētikas noņēmējiem un visādām tādām lietām nost. Bet vasarā, kad es lietoju ļoti maz produktus, var teikt gandrīz necik tieši šajā zonā, kur man ir vasaras raibumi, es vienkārši lieku tur, kur šeit, kur man ir izteikta pigmentācija, man turās pat līdz 2 nedēļām. Nu, nedēļa pusa maksimums. Un es skatos spogulītī, viewfinderā. Labi, man šķiet, ka viss, ja kaut kur vēl ir palicis, es to pēc tam pie spoguļa. Tātad šobrīd piezomosim. Es noņemšu gaismu nost, lai es redzētu. Man ir šeit apkārt degunam un šeit. Un no rīta es atgriezīšos pie jums, un es jums parādīšu, kā izskatās visa šī zona. Jā. Bet šobrīd izskatās šādi. Man zvana. Tātad ir rīts, ir dienas gaismā, un jūs varat redzēt, ka man ir vasaras raibumi. Protams, tas nav... Tāpēc arī man patīk henna, kas nav super svaiga, jo šie visi punktiņi, kā jūs redzat, viņi ir ļoti
palējuši. Protams, ja jūs lietosiet super svaigu hennu, šie visi būs ļoti izteikti, tādi konkrēti punktiņi, bet, kad jūs skatāties dzīvajā, jūs viņus tik un tā redzat, un man šķiet, ka šādi tas izskatās daudz dabīgāk un izskatās ļoti mīlīgi. Man nenormāli patīk. Es vienīgi likšu kosmetiku šodien šajās daļās, nedaudz uz degunu, bet visam vieglas sedzamības konsīlerus. Šeit tikai pilnas sedzamības, tāpēc, ka man ir sarkana vajag. Un tad es uztaisīšu make-up looku, un es pirms atnākšu un parādīšu, kā izskatās ar visu kosmetiku un tonālo. Bet, manuprāt, izskatās ļoti jauki. Es redzētu, ka iet apkārt, ka šie brūnie punktiņi, un iet apkārt arī šeit. Tad ir nedaudz zvaigiem pāris punktiņi, jo man liekas, ka tas izskatīsies naturālāk. Tad ir pie uzacīm šeit un iekšējās daļā. Es uzliku kosmetiku, skropstu, tušu nedaudz tonālo krēmu, un es jums parādīšu, kā izskatās mani vasaras raibumiņi. Kā jūs redzat, man ir bronzerīts, man ir tonālais, kas nav pat īsti tonāls, tas ir konsīleris. Kas? Ja es drīkstu minēt, ir šis Makeup Revolution konsīleris. Izskatās. Šis konsīleris ir legit amazing, super mitrinošs, super nice. Es jums parādīšu, kā viņš izskatās sočojot. Ļoti krēmīgs un mitrinošs. Es esmu obsessed ar šo konsīleri. Pilnībā nopietnībā. Super. Es viņu uzliku vienkārši pa visu savu seju un jā, aptventā. Un šis ir tā, kā es izskatos, un man šķiet, ka tas pieliek tādu kā jauneklības, tādu kā vasarīgums sajūta. Ir īpaši tagad, kad ir saules daudz vairāk, es man riktīgi spīdšēgais, man viņi skatās oranžīgi. Šis man liek justies ļoti vasarīgi, ļoti saulaini, un man vienkārši patīk darīt. Taisīt vasaras raibumus, un ja jūs gribat taisīt vasaras raibumus, un ja jūs gribat viņus, lai viņi jums ir, tad dariet to un neklausieties neviena cita cilvēkā, kurš saka, ka tā nedrīkst, vai ka tas ir nepareizi, tāpēc, ka kurš teica, ka tu nedrīkst darīt? Neviens. Tāpēc paldies, ka noskatieties šo video. Es atlikšu linkus lejā, ja es varēšu atrast, kur iegādāties šo hennu. Neaizmirstiet vienmēr būt jauki un 100 reizes jauki pret visiem cilvēkiem apkārt, kā arī pret sevi, un tiksimies manā nākamajā video. Atā! Já viu rico namorar pobre?